Tā kā podziņa mākoņu metelī, spoža zvaigzne mirgo augstu debesīs. Sārtā odziņa smaids, kas izdzisīs, guļ zem loga sniegā pīlādzis. Nav neviena vairs, kam to apraudzīt, ogas nolasīt, vairs putni nelidos. Kailā pazarē vēl ir augļu daudz, tomēr garām kamanas tam brauc. Zaros kailajos tagad gaudobež, un pa vienai vien no zaras sārtās ogas plēš. Vēlais pīlādzis, aizkavējies vārds, sniegs pie tavām kājām kļuvis maigi sārds. Grūtajos pēckara gados ar lielu atbildību bērndārza kolektīvu veido vadītāja Lūcija Zakarēvica. Bērnu dārzā darbu sāk jauna, radoša audzinātāja Rita Ozoliņa, kura kopā ar bērniem čakli strādājot ieko bērndārza teritoriju, rotaļlaukumu, stāda ābelītes, nolasa akmeņus. Ēku turpina iekārtot un pielāgot bērnu dārza vajadzībām, atvēlot vietu arī zālei ar skatuvi. Bērniem tika nodrošinātas dažādas interesantas nodarbības. Viena no mīļākajām bija mūzika. Zēniem īpaši mīļas bija sporta nodarbības rotaļu laukumā. Meitenes ieinteresēja radošās rotaļas ar lellītēm. Rotaļājoties un mācoties, tika izspēlētas dažādas dzīves situācijas. Pēc nodarbībām ļoti svarīga bija diendusa baltajās redeļu gultiņās. Mašīnā ar uzrakstu bērnu dārs bērni kopā ar darbiniekiem devās kopīgās ekskursijās. Ar baloniem rokās un plakātiem valsts svētkos izgāja Auces ielās svētku gājienā. Tika svinētas gadskārtu ieražas un Latvijas Padomju Republikas svētki. Lielu darbu bērnu dārza izaugsmē un kolektīvas saliedēšanā ieguldīja vadītāja Lūcija Zakarēvica. Rita Kārkla, kurai mūsu iestāde ir vienīgā darba vieta, ir nostrādājusi 35 gadus. Valerijāna Krūmiņa strādāja gan par vadītāju, gan par audzinātāju. Visu savu darbu mūžu veltījusi mūsu iestādei. Arī Aldai Ābelei šī ir vienīgā darba vieta. Rūta Mihelsone nostrādājusi bērndārzā 20 gadus. Kolektīvam pievienojās audzinātāja Indra Freipiča, kura mācīja gan mūziku, gan dējas soļus. Ženija Silova radoša, enerģijas pārpilna, strādājot gan par audzinātāju, gan par vadītāju. Ar darbu iestādes izaugsmē paldies sakām Valerijānai Krūmiņai, Ženijai Silovai, Aldai Ābelei un Indrai Freipičai. 43 darba gadus mūsu iestādei veltījusi Inese Beneža, strādājot gan par audzinātāju, gan par skolotājas palīdzi. Vadītāja Silvija Krumberga bērnu dārza kolektīvu vadīja no 1967. līdz 1985. gadam, 18 gadus. Līdz ar gadiem augušas ir arī prasības, tāpēc mūsu iestāde ir attīstījusies un augusi līdzi laikam. Bērni ir mācījušies, svinējuši svētkus. Paši mīļākie svētki bija jaunais gads ar vecīti un dāvanām. Atbalstīja arī rajona rīkotos pasākumus un skates. Ar plakātiem un ziediem rokās gāja gājienos. Arī pati bērndārza ēka ir mainījusies līdz ar laiku. 2001. gadā ēka ieguva silto saules krāsu, bet 2012. gadā pielādzītim vislīdzīgāko krāsu. Ēka tika nosiltināta, nomainīts jumts.
Mūsu bērndārzam ir sena vēsture, bet nosaukumu Pīlādzītis ieguva tikai 1996. gadā. Tajā gadā pavasarī pie iestādes vārtiem tika iestādīts mazs pīlāčkoka stādiņš, kas nu jau krietni sakuplojis. Šajos 80 gados iestāde absolvējuši vairāk kā 1700 Auces pilsētas un apkārtnes bērni. No 1995. gada 30 gadus par bērniem un kolektīvu rūpējas vadītāja Aija Gintere Mikne. Ik gadus ar pavasara atnākšanu ir klāt lielākie svētki izlaidums, kad skolas gaitas uzsāk mūsu absolventi. Pirms 10 gadiem nosvinējām iestādes skaisto 70 gadu jubileju. 2017. gadā veiksmīgi tika realizēts LMT projekts Latviju bērnam tautas tērpu. Par iegūtajiem līdzekļiem uzšuvām bērniem tautas tērpus, ar kuriem iepriecinājām arī draugus no Jonišķu bērnu dārza Vitureļas, ar kuriem mums ir sadraudzina no 2014. gada. 2017. gadā iestādē notika Vislatvijas pirmskolas izglītības iestāžu Pīlādzītis salidojums, kurā ieradās viesi no 11 Latvijas pīlādzīšiem. 2018. gadā Pīlādzītī viesojās valsts prezidenta kundze Iveta Vējone. 2019. gadā Pīlādzītim pievienoja pirmskolas izglītības iestāde Mazulis, kuru mēs mīļi saucam par mazo Pīlādzīti. Pēc pievienošanas mūsu iestāde kļuva par 6 grupu pirmskolas izglītības iestādi. Par tradīciju kļuvuši arī izlaidumi mazajā Pīlādzītī, kad bērni pārnāk uz lielo Pīlādzīti. Visus šos gadus par pīlādzīšu audzēkņiem rūpējas darbīgs, radošs, zinošs un draudzīgs darbinieku kolektīvs. Pasaciņas stāstīt nāk, putnu balsis rotājas ap tevi, kopā dziesmu dziedāt sāk. Tu Pīlādzīti auz, lai nes savu prieka daudz, mūsu balsis skanīgās. Mūsu Pīlādzītis ir vislabākais. Mums patīk mācīties un spēlēties. Mēs mīlam mūsu Pīlādzīti. Un mēs mīlam mūsu odziņas. Mūsu bērni ir visgudrākie un vislabākie.